Pēc nāves cilvēks nonāk Rīgas autostā. Pēc nāves cilvēks nonāk Rīgas autostā. Nu, brīnamies tā mēs viens uz otru, vai ne? Tā ir, kā eskadrā nesarunā, kurš sāks, kurš beigs, kurš nevar pabeigt, kurš nevar iesākt, kuram tur vēl visādas problēmas un tā skatās un brīnās. Un principā, es iedomājos, cik interesants būtu šovs, ja mēs būtu tā kā senos laikos Padomju Savienībā bija populāri tie šarlatāni, kurus televīzijā rādīja viens tur ūdeni, tur magnetizēja un ko darīja, un otrs bija Kašpirovskis vai kas viņš tur bija. Un tad mēs tā skundas skatījām, tas vienkārši tā. Iedomājies, kādreiz bija tā, ka tu varēji ēteru tērēt šitādiem niekiem. Nu, tā, ka tu skaties vienkārši stundu uz kaut ko. Tas neko nemaksāja. Iglītis nofrīzējis. Nē, nenofrīzēja gan. Nu ko, esiet sveicināti, mīļāki. Jau kā mēs pēc jums bijām sailgojušies par šīm 7 dienām, kuras mēs neesam tikušies kurās. Jā. Un starp citu, es tev gribu atzīties, man šajā nedēļā 2 cilvēki pienāca uz ielas un teica paldies par podkāstiem, par šoviem. Un tā kā tas ir, nu, es tiešām no sirds saku paldies, tas jāsaka, motivē. Tas motivē atkal atkārtot un gatavoties un tiešām pašķirstīt kaut ko vairāk palasīt. Jo, zin kā, šad tad sanāk tā, nu, palasa virsrakstus, jā, kaut ko hī, vai ne? Un tas ir arī viss, vai ne? Atgādināsim visiem skatītājiem, klausītājiem, kāpēc šovs 8 vispār ir pirmajā vietā šeit vispār, jā? Un tas ir tāpēc, ka Covid laikos mēs ar kolēģi Eglīti sākām sazvanīties vienkārši un tāpat vienkārši ne par ko pļāpāt. Es droši vien domāju tā kā daudzi no jums. Tikai mums iešāvās prātā, ka to kādam vajadzētu arī redzēt ārpusē. Un tāpēc mēs to laidām dzīvajā un, kā saka, nebaidījāmies no sekām. Un ik pa brīdim sazinu, kāpēc mūsu telefonu sarunas noklausījās kaut kādi viesi, tur visādi mūziķi, politiķi, Gais Kawasaki, Paul Scheer, DiCaprio, kā jūs zināt, nesanāca, ja? Viņš arī gribēja noklausīties, bet mūsu drošības sistēmas nepalaida cauri. Viņš teica, Misters DiCaprio grib ar jums saslēgties, un mūsu drošības sistēma, ar šitiem DiCaprio, come on, kur ir DiCaprio, kur esat jūs? Ne, tā nevar būt. Tas, ko mēs esam laika gaitā izdarījuši, mēs esam tikuši līdz tādam interesantam hobijam kā Fuck Up Nights Rīga organizēšana. Un, jā, liekas, kā tas ir izvērties. Pat 193 šovi ir pagājuši, un, lūk, mēs esam pie šādu hobiju nonākuši. Tāpat, es nezinu, kurās sērijās, bet patiniet kaut kur 100. sērijās mēs ar Eglīti ceļojam riņķi apkārt pa Berlīni, kur mēs vēl esam bijuši. Barcelona, Lietuva, Tallina, Igaunija, Viļņa. Amerikas Savienotās valstis mēs esam izceļojuši. Kā Amerika, Teksas un šitā Meksikas pierobeža, kur Eglītis savu krekliņu dēļ nevar saprast, tiks nošauts vai kā. Pameklēt. Pameklējiet tiešām interesantas sērijas, tie, kuri pirmo reizi varbūt mūsu YouTube kaut kur skatās un tā. Es zinu, ka daudz ir tādi, kas pirmo reizi to dara. Es par Fuck Up Nights, jā, sāku runāt. Nu jā, nē, es vēl bišķīt. Es gribētu teikt, ka ne jau vienmēr mēs te divi tā esam muldējuši, ne par ko tā kā mums ir vēl daudz lieliski viesi, cik apmēram kaut kāds 60 vai 80, cik mums tie viesi ir bijuši. Pār 60 viesiem, jā. Zem 100, bet virs 60. Nu, katrā gadījumā ir interesanti. Labi, par Fuck Upiem. 14. novembrī būs pasākums Splendid Palace, jau kārtējais, kas ar nosaukumu Fuck Up Nights Rīga. Un te nu ir tā, ka mēs esam bijuši pagājušajā reizē arī dāsni un 4 saviem sekotājiem dāvājuši biļetes. Iespēja tikt uz Fuck Up Night. Jā, tieši tā. Un arī šajā reizē jums tāda iespēja tiek dota. Tas nozīmē, ka zem šī video YouTube jums ir vienkārši jāieraksta vārds Fuck Up Nights Rīga. Viss. Tas ir viss, kas jums ir jāizdara. Iedomājieties, cik tas ir vienkārši. Jums pat nav nekas Google jāmeklē. Vienkārši jāuzraksta
Funk Up Nights Rīga, un jūs jau automātiski piedalieties loterijā, kurā mēs kādā loterijā, vienkārši randomizerā tajā. Kāds tur, tas algoritms jūs tur izvēlēs. Jā. Lūk, 30% biļeši jau ir pārdotas, tā kā tas ir svarīgi, tā ir svarīga ziņa. Ja? Trešdaļa zāles jau vairs nav. Šajā nedēļā izziņot arī otrā runātāja. Ja pirmajā nedēļā mēs izziņojām Baldi Melderi kā runātāju, tad otra runātāja mums būs Inga Korneliusa. Inga ir Baltijas līmeņa Radisson viesnīcu pārdošanas vadītāja, un viņa ir savā karjerā strādājusi diezgan daudz tādus augstu vadošus amatus, un viņa ir piekritusi padalīties ar tiešām tādiem, es teiktu tā, es klausījos, teicu tā, šis ir kaut kas starp komēdiju un kriminālu drāmu. Šitā tu par Steinznieku arī teici, Steinznieks gala beigās mums visiem morāli nolasīja. Jā. Nē, te ir konkrēts stāsts. Par Steinznieku ir tā, ka viņam jau to stāstu ir daudz bija. Tur jau tad viņš aizlidoja tādā kosmosā, tāpēc, ka, ko no tā viss stāstīt? Labāk viņš izdomāja, ka viņš, kā saka, morāli nolasīs. Bet, labi, nav svarīgi. Ingai ir toties konkrēti stāsti. Ļoti precīzi stāsti, ļoti konkrēti stāsti no tādām. Un tiešām, interesanti. Es tādu nebiju dzirdējis, tādu piegājienu. Tā kā es pieļauju, ka arī tādiem rūdītākiem Funk Up Nights apmeklētājiem Ingas stāsti varētu būt kaut kas tāds iepriekš nedzirdēts. Okay. Un vēl viena, ko tu gribēji teikt? Nē, ko ieinteriģēji, jā. Re. Tas ir mans uzdevums. Un trešais, ko es gribu pateikt, ka tie, kuri grib redzēt iepriekšējās sērijas, ko mēs esam tur sastrādājuši, LMT viedtelevīzijā to visu var redzēt bez maksas. Tātad gan Ērika piesaukto, Eglīšu piesaukto Ērika Steinznieka runu, gan Paulu Timrota, gan arī agrākās visas runas, kas ir bijušas Funk Up Nights uz skatuvēm, droši to var visu redzēt LMT viedtelevīzijā. Par aptaujas rezultātiem pagājušajā nedēļā mēs jums vaicājām, ko darīt ar Alūksnē izņemto narkotiku tonu, un atbilžu varianti bija izlidīt Latvijas pensionāriem, pārdot un naudu novirzīt valsts budžetā vai Meža parka iestrādē uzrīkot nedēļu garu White Party ballīti. Un atkal mums ir neizšķirts. Es domāju, es kļūšu par numerologu, vai es kādam pazīstu, man nav neviens pazīstams. Nav jau gluži tā, ka neizšķirts. Pirmā vieta tomēr ir redzama. Pirmā vieta ir redzama, bet atkal ir 28 pret 28%. Tad neizšķirts ir pārdot un naudu novirzīt valsts budžetā. 28% ir atbildējuši, ka šī ir laba ideja. Tieši tikpat procenti no aptaujātajiem, vai tiem, kas piedalījās aptaujā, ir atbildējuši, ka Meža parka iestrādē nedēļu garumā White Party arī ir laba ideja. Bet sanāk tā, ka šajā gadījumā absolūtais vairākums saka, ka Alūksnē izņemto narkotiku tonu vajag sadalīt Latvijas pensionāriem klāt pie pensijas. Tu aizēji uz pastu, tev iedod naudiņu un iedod tādu maisiņu. Mans paciņu. Tas jums, tās ikdienas zālītes, tas jādzer vakar. Nē, no rītiem. Lai kājiņas nes pašas sev uz priekšu. Jo redz, kā ir. Valsts ir tagad bēdīgā stāvoklī ar finansēm, es tā dzirdēju. Un tad budžetā tās naudas, tā ir kā ir. Un tad patiesībā tos pensionāriem varētu neindeksēt pensijas un varbūt pat mazliet paņemt nost. Es prieku sagādāt. Bet pielikt klāt kaut ko atkal. Tā, kā saka, tas, kas zina, varbūt arī nekad tie pensionāri arī vairs neprasīs nekādas pensiju indeksācijas. Viņi teiks, mums dodiet tikai to pulveriet, mums nedodiet naudu. Nauda nav svarīgākais dzīvē. Viņš dodiet to balto, tas ir labs. Jā. Lūk, kāds aptaujas. Un man ir tāds tīri privāts, es tagad izmantošu, jo mans šovs un Petersona šovs, mans pa 50% Petersona arī. Ko jūs man izdarīt? Es esmu citā pilsētā, es drīkst izmantot ēteru neliederīgi. Man sakot, kā jūs zinat, Eglītim mājās iestājies kaķēns, es tagad nevaru atrast, viņš ir noslēpies, jo viņš ir tajā vecumā, ka viņš naktīs mēģina mums noēst sejas. Bet jāvelk maska kaut kāda dzelts maska. Čimeri jāvelk. Viņas. Lūk.
Nu, var sakot, no šī brīža vēl pēc nedēļas kaķēns saņems pasi un čipu. Un tad arī zinās, kas viņš tāds ir, viņš vai viņa. Nu, pagaidām par 90% iespējamība, ka tā ir meitene. Atgādini, tās kaķītes ir ļoti mazīši, tie bišķīt var redzēt. Nu, un pagaidām ir tāda doma mūsu mājās, ka to kaķi vajadzētu tā kā vārdu, jo nevar tā kaķi saukt pa kaķi. Un ja būs kaķenīti pa Kārli, arī būtu dīvaini saukt. Nu, un tad, iespējamās versijas A, bosse ar E, bossa ar A vai tessa. Tā kā bosse, bossa vai tessa tāds iespējamā kaķu vārdi. Nu, jā, tā kā, ja Eglīts kādreiz sēž bez sejas tāds skelets, jā, tad ziniet, ka jūs iedavāt vārdu šīm te zvēram, kas Eglītim to seju naktī ir noēdis. Nu tā, tā kā. Bet klausies, bet tad tas ir nozīmē, ka tu nodod tautas rīcībā šādu svarīgu nozīmīgu lēmumu, ja? Tā kā, kā tauta nolems, tā tu principā arī nosauks, ja? Nu, principā tas tā varētu būt, kā vairākums lems, jo te jau vēl tur ir ģimenes aptaujas lielās čatos iet, un te nāk visādas tur Klotildes, Matildes un Vilibaldi, un kas tikai Urmgurti. Bet šis ir labs. Jūs atbildīgi lēmumu skatītāji, klausītāji šobrīd pieņemat, atcerieties to, un ja kādam šķiet, ka tajās mūsu aptaujās piedalās 3-4 cilvēki, tad nē. Vismaz 60 skatos tur, kā saka, sabirst vienmēr. Tā kā tautai ir spēks. Paldies jums par komentāriem. Mēs lasām, mēs nevienmēr nolasām. Mēs neesam nolasījuši nevienu komentāru, vai ne? Bet reku viens no Labīts par to, ka mēs pagājušo nedēļu stāstījām par tiem kuņģiem, par Eiropas naudu, kur varēs samazināt. Labīts saka par tiem kuņģiem. Eiropas Savienības projekta labākajās tradīcijās katram, kas saņēma šo finansējumu, būtu jāstaigā vismaz 5 gadus ar info plāksnīti, novietot visiem pamanāmā vietā, kur norādīts projekta numurs, jā, attiecīgi, ka viņam ir kuņģis samazināts. Es domāju, fantastiski. Man patīk šis komentārs. Labīts, es ieteiktu vēl vienu lietu. Varbūt, ka plāksnes tas tur tā, zin kā, bet ja Eiropas Savienība vai kāds cits drukātu krekliņus, piemēram, Petersonam nodrukā krekliņu, viņš staigā un uz muguras ir rakstīts par Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu, šis cilvēks ir samazinājis savu kuņģi. Kaut kā tā. Jā, kāpēc ne? Es staigātu Eiropas karogus šeit un aizmugurē man uzrakstīšu. Jā, bet tas ir tā, lai viss vairs tev ziemā virs mēteļu būtu jāvelk. Tā kā, es domāju, mētelim arī varētu atrast visādas risinājumus. Var sakot, mēs parūpētos par to, lai visi zin, ka nodokļu nauda šeit ir atstāta. Liederīgi pārmaiņas pēc atšķirībā no daudziem projektiem, par ko mēs te vēl šodien parunāsim. Autovadītājiem būs jāmaksā par katru Latvijas ceļos nobraukto kilometru. Bravo! Šī ir viena no labākajām lietām, ko es esmu dzirdējis pēdējā laikā. Man liekas, ka to šādu lēmumu satiksmes ministrijā vai kur tur ir pieņēmuši cilvēki, kas nereiz nav braukuši, man liekas, ārpus kaut kur Rīgas, kaut kur no ministrijas līdz savam Baltasaram vai kaut kur. Jā, par katru nobraukto kilometru attiecīgi kaut kā pīķis būs jāmaksā. Man nāk prātā vismaz pāris paziņas, kur braukā kā minimums 50 km uz vienu galu uz darbu. Jā, 50 uz vienu, 50 uz otru, tas dienā jau cik viņi nobrauc 100, un cik tad viņiem tur būs jāmaksā. Kas simtiņš, jā, nav ko. Ja vēl viņiem caur jūrmali jābrauc vispār pēdīgi vēl, jā. Es patiesībā domāju, ka tagad nav atšķirība, vai tu brauc ar taksometru, vai tu brauc ar savu privātu automašīnu. Nav vairs atšķirības. Vienīgais atšķirība ir tāda, ka tu taksometram vienkārši samaksā, bet ar to savu privāto mašīnu tu vēl visādas ekstra izmaksas. Maksā jums vēl visu kaut ko tur maksā, jā, tā kā. Forši, tev kāds komentārs par to, ka par šito te? Sāksim ar to, ka pirmkārt es īsti neesmu droši, ka šī ziņa vispār ir korekta. Es lasīju, ka tā tas ir, bet, protams, ka tur metās dažādi ierēģi un eksperti skaidrot, ka tas gluži tā nav domāts un tā tālāk. Vai sakot, ka tas ir tikai, sanāk tā, ka cilvēki paši to tā ir izrēķinājuši, ka tas tā būs, bet ka pats tas projekts tā nav iecerēts. Labi, Dievs ar visu, lai tur viņi skaidrojās un kā tur būs, tā tur būs. Bet mums jau Eglīti patīk tā doma, ka cilvēkiem patīk. Patīk. Pakurināt.
Bet, zini kā, es domāju, varbūt viņi ir tā, vai uztaisam šitā te, ja cilvēki atšifrēs, nu labi, tad mēs teiksim, ka mēs jau tā nebijām domājuši, mums tur tā, jā. Ja neko neteiks, viss pa ūsiņu, viss normāli. Viss aiziet, jā. Tā tas bija domāts. jā. Jūrī lietas zīmogu, gatavs, yes! Ejam lejā pie kases saņemt savu. Nē, bet godīgi, es domāju tiešām, tajā mirklī nav vairs pat īstenībā jēga privātājiem automašīnām. Man tāda sajūta ir, gal beigās tu taču vari šajās koplietošanas automašīnās, es teikšu godīgi, es esmu uzlīdis Excelī savu, tas bija kādreiz, kad man bija automašīna. Tad bija Excel. Jā, un tad es biju samaksājis par Excel. Un tad es tiku vaļā no tās automašīnas un sāku braukāties ar tām koplietošanas mašīnām. Un varbūt, ka es biju pietiekami prātīgs vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es tiešām pa 30% mēnesī samazināju tās izmaksas. Un viņas bija diezgan lielas, tur bija vairāki 100 eiro, kas man tika ietaupījušies pārsēžoties uz tā. Un, labi, protams, visi teiks, tu jau dzīvo pilsētas centrā, tu tur vari kājām kaut kur izstaigāties. Bet es pazīstu arī cilvēkus, kuriem ir visādi mazdārziņi ārpus Rīgas un visādi braukšanas ārpus Rīgas. Un nekāda vaina. Labi, tu katru dienu nebrauc, protams, ar to automašīnu. Bet vienreiz, divreiz mēnesī nekāda vaina. Var beigās tas tā arī, kā saka, salēc kopā un tu redz, ka tā atšķirība ir okay. Ja. Par auto es uzreiz vēl gribētu pieminēt, ka pie reizes arī atgādina, ka ir samazināts maksimālais braukšanas ātrums Latvijā, no 16. Tā kā. Es saprotu, kā lepnie Audi 80 īpašnieki tādu, patur man alīgi, mēs parādīsim, kā mēs ziemā mākā driftēt, tur driftā iet krustojumā. BMW drīzāk ir, ko tu tur ar Audi 80 izdarīs vairs? Kā ziemā jau slīd, ziemā jau pat viņi slīd. Nav jau svarīgi, kāda grabaža ziemā slīd visi, vai ne? Jā, un šitai arī, protams, es domāju tā, palielinājām, samazinājām to braukšanas ātrumu, davai, ejam uz ceļiem, ķert visus, kas brauc virs atļautā ātrumu tur ziemas periodā, tā kā. Forši, es domāju, ka Latvijā auto vairs, nevajag. Varbūt kāds nesaprata šo ziņu, tas nenozīmē, ka no 90 tik samazināt, nē, tas ir domāts tur par tām šosejām, ka vālē uz 110. Tad tas ir samazināts uz 90 atpakaļ. Tā kā joprojām Latvijā ir tas klasiskais 90 ārpus apdzīvotām 50. Es gribētu teikt, ka viss ir vietā, apdzīvotajās vietās, jūs esat 50, to var pie sarkanā teista pāri, pofīgi nekas nekaiš. Starp citu, es vakar braucu sanāca lietot taksometru, un šis brauciens bija no Teikas līdz mājām manām. Un tas man atgādināja mazliet to braucienu, kā mēs Ņujorkā tur uz to lidostu, kad tesāmies. Kaut kas tāds pats bija. Es domāju, es taču neko nekavēju. Nē. Cilvēkam pašam kaut kur uz tualetu vajadzēja vai kaut ko. Es domāju, neteikt, bet viņš tagad baigi uz tiem diviem, viņš uz dienvidu tilti ir, un tagad viņš uz tiem diviem riteņiem braucies, viņam kaut ko teiks, mēs nogāzīsimies. Spidometrs ir apgriezies otrādi jau. Jā. Tā kā, tik tālu par auto. Tur runā, ka Latvijā naudas nav, ka esot čāpīga finansītēm, ka tur jāpagrāb kaut kur pensionāriņiem, jāpaņem nost, mums pašiem nākotnē jāpaņem nost. Nē, visādu figņu armīnieki atrod, kur iztērēt naudu. Kāpēc gan ne? 183,000 kaut kāds, es citāju, militarizētās tēlniecības kompozīcija. Un tas ir tā, un tagad jūs redzat uz 3 betonu klučiem uzlikt kaut kādu veca. Es nezinu, kas tas ir, kaut kādu veca karatāju, kur šitās Ļeņins, man liekas, savas revolucionārās runas teicis, gadā. Kas tas ir? 183,000, un man uzreiz ienāca prātā. Es esmu bieži braukājis starp Saldu un Kuldīgu savā dzīvē, ka tur ir tāds apdzīvot vieta Druva. Jā. Jā, un tur ir tas vecā tā kuļmašīna, vai kas ir arī ceļa malā uz tādu līdzīgu podestu uzlikt. Varbūt tiem armīniekiem vajadzēja aizbraukt konsultēties ar tiem kolhozniekiem, druviniekiem, kur, cik tas ir izmaksājis, jo tas jau atur stāv gadu desmitiem. Un tālāk vēl, kā brauc uz priekšu, tur ir tāda vieta Lūtriņa, un tur reku ir kāpurķējuši traktors arī uz postamentu uzliks, un diez vai viņš maksā 183,000, jo man liekas, tās ir cipars, cik viss tas ciems kopā maksā. Tā kā. Ar visiem cilvēkiem ieskaitot. Vai ne? Jā, šis ir forši, un jo vairāk es skatos uz šo taratāju, uz tiem 3 betonu klučiem, jo vairāk es redzu,
tur tiešām ir 183,000 Petersons. Mēs netajā biznesā esam. Mēs nevaram būt kaut kādā tagad pie šī budžeta, kur viss saka, mums visu aizsardzībai, visu vai ne, drošībai. Tas ir drošības budžets. Pasakiet man vēl, ka šāds tēriņš neparāda to, ka kā mēs gribētu nodokļus maksāt, cik ļoti, vai ne, militārās tēlniecības kompozīcijai šo visu vajag. Jā, Brektis kaut kādu, Brekti varēja aiziet vēl kaut kādu dildo uzlikt augšā, un tas jau būtu vienkārši uzspraust prezervatīvu uz tā, un uzrakstīt, ka aizsargājamies pret vardarbību. Jā. Ko tieši šitādu šķūnīti, bet šitādu te miskast uz riteņiem, ko tieši, kāda vērtība tam ir? Viņi ir izrakuši kaut kādos arheoloģiskajos atrīzakumos. Getlingos. Nāc, dēliņ, paskaties, ko es te atradu. Tu nezini, kas tas ir. Oi, tā ir laba lieta. Liekam uz betonu. Jā, forši, jā. Tā kā, un man ļoti patīk šī te bildīte, kuru Twitterī nopublicējas Ainārs Brūvelis. Viņš saka, piemineklis 2 progresīvo ministru struktūra politikas tvērumam, konstruktīvismam, mākslas stilā. Viņš jautā. Un tad mēs redzam, ka ir šī te vecā teratāja, kur ir novietota Rīgā uz to tilta uz nekurienī. Bet, lai tomēr mēs būtu nedaudz korekti, tomēr atspūļojot ziņas, mums ir jāpasaka tas, ka aizsardzības ministrs ir ierosinājis dienestu pārbaudu par šīs tēlniecības kompozīciju. Tā kā kaut kādi jau droši vien... Viss ir neliederīgi izmantots, ka tas ir vienkārši līdzekļu apsaimniekošana. Izsaimniekošana. Apsaimniekošana. Mūsu izpratnē apsaimniekošana. Apgūšana normāli, jā. 183,000 sasodīts. Es pats tā danku saskrūvēt. Man te arī tu var Getlingos aizbraukt pameklēt kaut kādu plūzniņu kopā. Un naudiņu atliek arī cūciņai. Tas ir apmēram tādas it kā sīkas lietas. 165,000 par šūpolēm Doma laukumā, 183 par kaut kādu instalāciju kaut kur. Tā tas savācās. Tā tas ir. Naudiņas ir. Nē, naudiņas nav. Lūk, un ko es vēl pie visu šitā gribēju teikt? Kaut ko es vēl gribēju teikt. Labi, es atcerēšos, es 3 naktī tev piezvanīšu un pateikšu. Un jums arī, mīļie skatītāji, ja jums zvan 3 naktī svešs numurs, tad atcerieties, ka tas bija Eglis, kas gribēja kaut ko pateikt. Sorry, labi, ejam tālāk. Redz par to armiju, ja runājam, tad izrādās tā drona nokrišana Reizeknē. Tur nesot viss tik vien nozīmīgi. Tur tā kaut kā, tā kaut kā. Redz, ko šito bruņu trāratājku atbildīgās amatpersonas pamanīja. Jā, to lidojošo mopēdu nepamanīja laikam. Izrādās, ka armija par drona nokrišanu Reizeknē uzzinājusi no policijas, un savukārt policijai to vēstījis kāds vietējais, bet cik es atceros, ka Kaldiņš taču teica, ka viņi jau monitorējuši to, jau viņi ir novērojuši to. Jā, un vēl pat ne tikai Latvijas teritorijā, bet esot arī jau dzirdējuši, ka tuvojās. Jā, tā. Tu saproties, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā melošana, es nekā citādāk to nevaru nosaukt. Īstenībā, tā tas ir. Tā melošana ir vienkārši fenomenāli. Viņi ir visās līmeņos, un šis vienkārši ir viss tāds kliedzošākais gadījums. Kāpēc? Tāpēc, ka es varu iztēloties to viņu dilēmu. Kā tas būs, ja mēs iziesim tagad auditorijas priekšā un pateiksim, ka mums vietējais ciema policists piezvanīja un pateica, ka tu drons nogāzies ar sprākstvielu. Savukārt... Un tā pašā laikā, tad tas nozīmē, ka mūsu ienaidnieks arī sapratīs, ka mēs esam tādi ķeņči, ja? Ka mums tur nekas nestrādā, ja? Ka nekas nav salodāts, neko nerāda kāda ekrāna un neko mēs nedzirdam. Ja? Un, protams, ka tika pieņemts fantastisks lēmums iziet sabiedrības priekšā un pateikt melus, tīrus melus. Ja?
tas ir, es nezinu, ja tas nav skandāls, tad kas ir skandāls? Jā, vai ne? Es saprotu, kaut kāds, labi, tas nav meteorītu nokrišanas reklāmas, kaut kāda kampaņa, vai kas tā fucking valsts drošības sodīts. Tā viss tiešām kā tepat karš pie sliekšņa bez maz ir. Nē, visu laiku. Testē, ko NATO darīs, ko var izdarīt vai nevar izdarīt. Mēs izliksimies, kā tur viss bija. Zimana, un par to čelu, kas atrada to, man stāv priekšā tikai un vienīgi ģeniālā seriāla Brassic. Tur ir tāds Jims, tāds onkulīts, kurš visu laiku lamājās un laukos. Un tur viņam katrs otrais vārds ir cenzējamais, un viņš kliedz visiem virs. Tāds ir bijis vērīgāks tur kaut kur pie Reizeknas nekā valsts atbildīgi. Bet zini, ko Eglīt, ja mēs tagad tā pāranalizējam, atceries toreiz, ka nākamajā nedēļā mēs brīnījāmies, ka viņi putnus kaut kādus bija kaut ko pamanījuši, un tad palaid tās lidmašīnas pēc putniem. Un tagad mani tas vairs nepārsteidz. Ja piemēram, tajā reizē es biju pārsteigts, es domāju, kā viņi, jo viņi pirms tam redzēja, ka tas drons tur ir, tātad viņi spēja atšķirt putnu no drona. Un tagad viņi kaut kādā veidā nepamana radarā to, ka tie ir putni vai kaut kā no tā, viņi to nespēja nolasīt. Un viņi paceļ gaisā NATO lidmašīnas, un es domāju, tas gan ir dīvaini. Tagad man viss saslēdzās. Tāpēc, ka man saslēdzās. Tāpēc, ka pirmais viņi to dronu neredzēja, tas ir numur 1. Un numur 2, tagad viņi uz visu, kas kustās, reaģē. Saprot? Un viņi saprot, ka viņi te ekrāna nesaprot, vai kas tas ir? Drons, putns, kas tas ir? Palaižam lidmašīnas. Ja? Tad uz katru putnu mēs tagad laidīsim NATO lidmašīnas. Apsveicam, super. Es iedomāju, atbildīgie dienesti iet un skatās, čāls delta plānu ieraugu. Skatās, putns cilvēku nes un bliež visu. Laidu vaļā. Bet, zini, es iztēlojos tajā kontrola telpā, kur ir tie ekrāni un tie ģenerāli sēž visu un tā. Es iztēlojos vienu čalīti, kurš sēž tāds, viņš padomnieks droši vien komunikācijā. Viņš tā sēž aiz visiem un viņš tā. Klau, mēs varētu novērst sabiedrības uzmanību, ja mēs uzliktu vecu tanku uz betonu. Man ir ideja. Pa 183,000 tas novirzītu domas cilvēkiem. Jā, tas novirzītu domas. Tieši tā. Tas novirzītu domas, jā. Tas uzreiz tā rada uzticību visam šim te. Labi, mēs te negribam baigi zāģēt uzticību valstī. Mēs zāģēsim upī. Mēs cepamies, tāpēc, ka, divi pelmeņi ir... Nobijušies. Ar mopēdiem nomētās. Tieši tā. Ko mēs armijai varam teikt? Novēlēt tikai visu to labāko, bet arī godīgi acīs pateikt, ka nemelojiet sabiedrībai. Vienkārši, vismaz, tad labāk tad klusējiet. Tad mēs tāpat zināsim, ka ir sūdi. Bet, tad nemelojiet vismaz. Beidzam zāģēt armīnieks, zāģējam upīti. Šī ir riktīgi smieklīga ziņa. Un sākam ar to, ka Rīgas atkal doma nolēmusi, ka var tikt vaļā no 3 pieminekļiem, kas no padomīs te mums rēgojās Rīgā. Tur tas Detolī, Sudrabeģis un vislielākā jautrība ir ap Andreju Upītu. Andrejs Upīts, lec kā krupīts, kādreiz skolā skaitīja. Bija tāds, jā. Vai ne? Tagad ir Andrejs Upīts, zāģus pusīts. Kādam ir ienācis prātā, ka tagad šito pieminekli novāks, un tad viņi vertikāli, tu zini, vertikāli pārsāģies uz pusēm, un tad tās puses atdalīs un noliks atpakaļ pilsētvidē kaut kur, vēl nezinu kur, lai cauri var iet cilvēki. Un tagad šitā ideja atspoguļo it kā, ka tas Andrejs Upīts atkal nav bijis tik viennozīmīgs. No vienas puses viņš ir bijis Latvijas nozīmīgs literatūras darbs, ir rakstījis, no otras puses viņš ir bijis kolaborants ar padomju varu. Ka katram cilvēkam ir divas puses. Tad vistiešākajā nozīmē nāk prātā tās meitene ar motorzāģi un uzliks, ka katrs cilvēks dalās divās daļās. Konkrēta ideja. Mēs varētu piedāvāt alternatīvu. Mēs ar Eglīti nostājamies katrs savā ielas pusē un tad tā rociņas pretī. Tā, lai ekrānā tā paredz otrā. Un cilvēki iet cauri. Mēs visi bronzā.
Mēs ar Eglīti, protams. Jā, un mums met, mēs esam nolikuši trauciņus, un mums met turistu naudu, vai ne? Nē, mums tur ir arī plākstīte. Šie vīri drosmīgi samazināja kuņu saturu par Eiropas Savienības naudu. Un šovs 8 piedāvā. Viss, skaisti. Skaisti. Vides reklāmē, vides objekts, turismu piesaista, iespēja mums nopelnīt vecumdienām kādu kāpēcīgu. Forši, bet es Eiropas projekta apguve. Bet tas ģeniālais cilvēks, katrai šādai te ģeniālai ideja ir vārds un uzvārds, un šis ir Rīgas domas deputāts Ivars Drūle. No par. Ja tagad ieraudzīja iekavās to par, tad man tā, tas lika atkal tā kā tev to lidošo mopēdu, tā sāk lēnām saslēgties visu kopā, jā. Jo, labi, ne par to, bet es domāju, ka tā Drūles ideja tā ir tik oriģināla, nekur pasaulē kaut kādam. Vismaz es pārskatāmā vēsturē neatceros gadījumu, kad kaut kāds vēsturiskai personai veltīts piemineklis tiktu vertikāli pārzāģēts, sadalīts un nolikts atpakaļ. Kas tas ir? Kā tas ir? Teiksim, tad tieši tā Rainim galvu varam nozāģēt un novietot viņam, teiksim, kaut kur blakus. Tieši tā, uz Helovīniem. Un pēc tam montēt atpakaļ. Helovīna beidzās un viss. Vai es domāju, ka, skolēni varētu to galvu palaist, turnējā pa Latviju, vai ne? Jā, akciju ripinām Raiņa galvu. Ripinām Raini, ļoti laba akcija. Un šis ir redz, ko Andrs Tikumirovs Twitterī raksta upīšu pārgriešanas sakarā visu vīriešu vārdā. Es iestājos, lai griezums neskartu dzimumu orgānus. Tas ir pilnīgi nehumāni pat attiecībā uz Andreju. Jā, un starp citu, tā bija mana pirmā doma, ka ja viņš šitā zāģēs, kā tagad būs tur tie zināmais orgāns apakšā, arī tiks uz pusēm. Katru rolu savā pusē. Tik simetriski. Tas tad būtu pārāk simetriski, jā. Pagaid, jau uz pusēm, tad uz pusēm. Protams, ka simetriski. Vispār jāiet apskatīties tas piemineklis, vai tur ir dzimumu orgāni. Pie kongresa nama. Jāskatās, iesim pētīt, vai tur ir dzimumu orgāni vai nav. Zem mēteļi tos nevar redzēt, bet gan jau ir, tu domā, Andrejam nebija. Es iešu tāpat skatīties, pataustīšu tur, vai ir vai nav kaut kas. Jā. Bet tāds iedomājas, kā iepirkumi tagad atkal ir jāizslūg. Varbūt mēs laicīgi varam jau kaut kādu aizņemties kaut kādu betonu zāģi un jau pieteikties konkursam, ka jau būs iepirkumi par tur zāģēšanu. Viss kaut kas būs. Vēl ierausim 180 štukas. Par upīšu pieminekļu pārzāģēšanu un atpakaļ uzlikšanu. Es domāju, Brektem, lai iedod, viņš nokārtos to vietu. Pagājušajā nedēļā man iegadījās tieši tā, ka man bija jālasa lekcijas 2 ar veselības aprūpes sistēmu saistītām organizācijām. Un jāsaka tā, ka šī auditorija ļoti tāda aktīva un viņi iesaistās ļoti. Un viņi ir tādi, kuri izsaka viedokļus un tā tālāk. Tas jau nav nekas pats par sevi slikts. Es jau esmu arī tā pieredzes interakciju veidot ar auditoriju. Bet tad tur ir, kas ir ļoti interesanti. Šajās auditorijās ir tādi skeptiķi. Viņi tādi sēž, viņi mūžīgi sēž tā. Sejas izteiksmā arī visu norāda, ja? Un tad sākās visādi jautājumi un komentāri, ja? No malas. Un kas ir, ko es esmu iemācījies visu šo gadu laikā, ka es viņus ātri pamanu, un es viņus īstenībā turu tādā kontrolē, un tā, ka viņi sāk sprēgāt un izrādīt savu, kā saka, entuziasmu, kā jūs man neesat pamanījuši. Tāda es ar viņiem visiem iedraudzējos. Es viņus sāku vārdā saukt, es ar viņiem tur tā, un viņi sakaunās sākumā. Kā tu man tik tā pievērs uzmanību. Bet es ar viņiem tā sadraudzējos. Un principā es nepieļauju nekad to situāciju, ka viņi varētu celt un sākt kaitināt un bojāt to visu pārējo sabiedrību. Jā. Bet kas ir tas iemesls, kāpēc es šo visu stāstu? Eglīte, tu to zini? No mediķu kursiem vārdarbīgi tika padzīts lektors. Tātad es iztēlojos sevi. Varbūt tas bija es, par ko ir šī ziņa. Bet tad es lasu tālāk, tomēr
ir bijis viens Rīgas Stradiņu universitātes mūža izglītības kursos viens ārsts, tas ārsts Žeigurs, kurš bija pasākumā aicināts kā lektors, bet tad viņš ir sācis runāt, es saprotu, pa kaut kādu antivakseru tēmu. Un esot izpirģīts ārā no tās lekciju telpas. Tā kā man paveicās, tas nebija es. Tev ir riktīgi paveicies, bet te jau galvenais, kā to, kā tas tiek pasniegts atkal. NRA, mūsu mīļākais portāls, no kā mēs smeļamies vispatiesākās ziņas uz šīs planētas un iespējams arī mūsu saules sistēmā. Tāda žēlīga tonīt vai redz kā lektori izmet. Jā, diezgan nekorekti. Tur, zin kā, tur paizrādīja, ka mēs esam sanākusi inteliģenti publiku un vispār, kas tu tāds esi. Un mēs te ko, kas tev tas pa sūdu rūtāja no krēkla, tev žaketa nebija ko uzvilkt, kāds tu esi atnācis, ko tu te dari? To tā parasti man saka, tā, šāds teiks. Krēkls tev nav. Tu bikses aizmirsis uzvilkt. Kas notiek? Vai ne? Atkal tu domā, ka tu zūmā lasi lekciju. Nē, sorry, veci, tu esi auditorijas priekšā. Jā. Bet labi, nevizualizējam Petersonu bez biksēm auditorijas priekšā, bet par šito čāli, jā, tur kaut kāds no, es nezinu, tur viņš bija apsargs vai kas tur, reku te tešās un tur bez maz grūži. Jā. Lūdzu, pamatiet šīs telpas. Kuram tas ir? Šī nav jūsu skarbība. Kuram tas ir? Kuram tas ir? Kuram tas ir? Lūdzu, mēs esam šeit sanākuši inteliģenti cilvēki, klausīties uz pierādījumiem valstīs vēstību. Jo, es nezinu, tāds varbūt kāds no dalībniekiem tāds tucīgs. Jā, visādi tur var būt bijis, bet mūsu reglīt jau, protams, vienmēr sasmīdina pats fakts, ka notiek kaut kas ārpus ierastā. Tas mums ļoti patīk. Mācies prom no šeit! Ne, bet parasti jau ir otrādi, ka šitie te antivakseri izsvilp ārā par tos mūsu nometnē esošos. Te viņi dabūja pretī, jā. Bet redzi, ka tagad atkal droši vien būs Brēmaņa muzikantiem atkal ko muzicēt, un droši vien, ka uz šādiem pasākumiem atkal tiks sūtīti aģenti ar visādām kamerām, statīviem un gaismām. Un viņš tik profesionāli tā kā ataino to visu dzīvajā, tiešajā eterā, kaut kur YouTube. Tā kā, jā, man patīk tās publiskās apspriešanas, kur aizmugurēs šitie ar tiem telefoniem visi filmē. Tas, ko viņi grib, viņi cer, ka būs kaut kāds kautiņš, ka būs kaut kāda lamāšanās, ka būs kaut kas tāds, jo tie algoritmi, protams, šito viss ņem. Ja tas tā kā, pat off-topics, bet pie tās pašas tēmas, šajās burtiski šajās stundās, kad mēs to te runājam, tad virāls ir video Ukrainā, kur baznīcā pareizticīgajā ir sakāvušies divas kaut kādas tur nometnes. Kur nevarēja sadalīt to baznīcu. Tad īstās zin pēc tāda, ja tur palaiž apakšā šito te Benny Hill mūziku, tad tas vispār atgādina kaut kāds vēl kalps baznīcā vai kaut ko tādu. Jā, tā kā. Tieši tā. Forši, jā. Pārnāsim par ēdieniem, klausies. Pirms laicīgi bija šīs te skandalozais video par Bolt kurjeriem, kur tur viens grābstījās to, ko Andrejam Upītim grib uz pusēm pārgriezt, un otrs pa to laiku ņukurējās stāvā somā, mazliet iestiprinājās no tā ēdiena, vai ne? Vismaz tā to varēja interpretēt, un tā tas arī izskatījās 99%. Un tagad, pēc skandāla ar ēdienu piegādi Bolt Food ievieš jaunas higienas normas, aizrit spraigas diskusijas par kurjeru sanitārajām prasībām. Sāksim ar to, ka būs speciāls uzlīmes, kur, teiksim, lido vai vienalga, kas ēdienu ražotājs uzlīmēs uz tās paciņas, un tad Petersons vai Eglīts vai sadās netiek klāt, vai es nevaru iešņukurēt jūsu frī, mazliet iestiprināties no jūsu porcijas, jā. Kaut gan mēs ļoti gribētu. Jā, vai ne? Un tad uzreiz redzējis, bet Zemkopības ministrija rosinājas ieviest sanitārā minimuma kursus šiem te kurjeriem, bet tas, man liekas, it kā ir normāli. Ja tur visiem vajag tās sanitārās grāmatiņas, kas strādā kaut kādā
Nē, bet te minimuma kursi, tas nozīmē, ka tev stāstīs kaut ko. Ko nozīmē rokas mazgāt, piemēram? Jā, vai ne? Un tālāk seko viss krūtākais. Mūsu super sabiedrība vairāk iedzīvotāji salīdzina to ar rasismu. Mīļie, ko es gribētu? Roku mazgāšana nav rasisms. Nomazgāties nav rasisms. Nav. Tā kā eglītim saka, tev mugura balta, tas nenozīmē, ka tas ir rasisms. Tas nozīmē to, ka eglītis ir strojkā kaut kur iežāvies kaļķu bedrē. Tas nav rasisms. Nomazgāt roku. Te tiešām ir jāsaka, ka nav tā, ka visi 100% Volt un Bolt kurjeri ir ārzemnieki. Tā tas nav. Un tāpēc to tā nevajag vispār nemaz uztvert. Tas patiešām ir tā, ka ir jauna profesija mūsu pusē, kur agrāk nav varbūt bijusi un tālāk. Un tas, protams, automātiski asociējās ar konkrētiem indiešiem, pakistāņiem vai kas viņi tur ir. Bet, ja godīgi, tad tā būtu tikai normāla lieta no šo te Bolt un Bolt uzņēmumu vadības. Savus darbiniekus laiku pa laikam par informēt, atgādināt viņiem visādas lietas, tā skaitā arī kā estētiski. Nogādāt ēdienu līdz. Pārbaudīt tev tās somas, jo es nezinu vai visos, bet vienā konkrētā tālbraucēji no autobusu, kaut kā transporta pakalpojumu sniedzējiem no rītiem šoferīšiem ir jāiepūž, droši paliek droši trūbiņā. Ne jau tāpēc, ka varbūt domā, ka eglīts strādā par šoferi un apnācis no rīta pabrokastojas ar 3 viskijiem, bet varbūt man ir pohs no vakardienas vai vēl kaut kur, vienkārši. Tas ir elementāri, jo tu pārvadās cilvēkus. Tieši tāpat arī tu cilvēkiem piegādās ēdienu. Taču viss kārtībā. Nav nekāda problēma. Kur tur rasisms? Varbūt es esmu blackface vecātība. Es domāju, ka tie cilvēki, tā skaitā, man liekas, kur mums ir žurnālists Guns Bojārs, kurš par šo ir, man liekas, sacēlis diezgan lielu trācu. Man liekas, ka ir pavilkušies bišķiņi līdzi tiem Amerikas, tiem woke, tiem cilvēkiem, kuri katrā lietā saskata, ka kādam tiek ierobežotas kaut kādas tiesības un jūs tur tārpiņiem un jūs tur skudrām nodarīsiet pāri un tas ir, teiksim, tur kaut kāds mazs segments tur cietīs un tā. Nevienmēr ir tā, ka visi lēmumi būs tādi, ka visiem cilvēkiem tie patiks, bet meklēt kaut kādu rasismu, seksismu, bulīngu un vēl kaut ko tur mobbingu tajā visā nevajag. Tas nav elementāri tev palūks nomazgāt rokas un tu klieks, tu pārkāp manas tiesības, ko tu atļaujies sauciet. Es nezinu, sūdzēšos tu cilvēku tiesībās vēl kaut kur. Man ir tiesības nemazgāt rokas, man ir tiesības grābsīties gar savām lietām, ko es gribu. Tev ir tiesības, bet tu nevar strādāt attiecīgā vietā, viss ir kārtībā. Par to nav stress. Vai ne? Kāpēc dzērājs šoferi neskrien uz Eiropas tiesu kaut ko protestēt, ka es biju piedzēries, man tiesības un rasisms kaut kāds, jā? Man bija tiesības, bet man atņēma tiesības. Turpinot par ēdieniem, restorāna dienas Jēkabpils valsts ģimnāzijā reku ir. Reku mazliet slikti, pat palīgsāk Jēkabpils valsts ģimnāzijas skolēni savos zupas šķīvjos atraduši pamatīgus kukaiņus. Lai tur skaidrojās tagad, un šis viss, protams, ir, mēs to stāstam sagaidot jauno Michelin zvaigžņu restorānu paziņošanas notikumu nākamajā nedēļā. Ja es tā saprotu, tas 24. oktobrī laikam notiek, jā? Jā, kaut kur tāda ziņa parādījās, es tā piefiksēju tādu un restorānu īpašnieki un šefpavāri, protams, jau ļoti gaida šo notikumu, jo tur būs kaut kāds izmaiņas tajā sarakstā un papildinājumi un tā kā tas arī būs tāds interesants jauns. Tas tā, starp tārpiem zupās un starp netīrām nokām. Vai ne? Jēkabpils valsts ģimnāzija arī grib Michelin zvaigznes dabūt, bet viņi nebūs kaut kāda ornitonē, bet kā sauc tos kukaiņu pētnieks. PVD sodu. PVD sodu, vai ne? Gribējām, gāja saņem savu Michelin zvaigzni, atnāca PVD sods, kvīts, jā, par kaut protokols. Lai es labi pieļauju, ka tas tur
zin kā, baigi nevienu nevainoja kaut kādu vecu grūbas iebēru upā, nu, tur visāds. Kas grūbas, kas pārvērtās par tauriņiem un aizvietoja. Patīkam, protams, tas nav, un zinu, vēl vairāk tas ir skolā, un es iedomājos, ka tur notiek tagad vecāki, kas tur notiek vecāku čatiņos, un varbūt kāds skatās, un tie vecāku čatiņiem varat kādu skrīnu iemest, mēs labprāt paskatītos, nu tā, ne tā, ka baigi vajag, bet, nu, intereses pēc, jā. Nu, lūk, restorāna nedēļas. Ja mēs runājam par to, ka valstī nav naudas, tad es esmu dzirdējis vēl vienu tādu ļoti bieži piesaukt frāzi, ka mūsu tieslietu sistēma ir baigi noslogotā un tur, zin, tur gadiem nevar izskatīt visādas lietas, tur ir kā, nu, tur kaut kādas lielas un svarīgas un tur ņemās un kā. Bet, kāpēc ne? Kā tā nebūs noslogot, ja skaties Rīgas apgabaltiesai bija jāizskata kāda advokāta Renāra Brieža prasība pret okupācijas mūzeju par ekspozīcijas saturu un 5 eiro atmaksu. Nu, kāpēc gan ne? Nu, bet tam, nu, vēlas ar ārā Brieža kaut kas, tur advokāts esi, nu, tev tas piecīts, bet es iedomāju, viņš noteikti bija tas super principiālais. Ir tādi latvieši, nu pat ne latvieši, tādi cilvēki, kas principiāli ir ļoti. Un viņš iecērtās, viņš ir gatavs tur bezmaz uz sārta degt dēļ centa. Jā. Nu jā, bet iedomājies, tā aizies muzeju, to... Tev tas kaut kādas tās cerības, nezinu, neattaisno, un tu prasa atpakaļ piecīti, vai ne? Nu, aizies koncertu. Es sajaucu, tā nebija tā grupas, sodīts. Es domāju, ka viņi dzied tās dziesmas, dodiet man atpakaļ naudu. Jā, precīzi. Ne, nu, man vairāk, nu labi, tas ok, protams, tie ir principiāli cilvēki un tā, bet tas, kā tu advokāts būdams, tu lieliski zini sistēmu, tu kaut kā piecīšu dēļ, kasies tur, ņemies tur, kaut ko tur interpretē juridiski, tur kaut kā, nu, vai arī tu savu nozīmību gribēji pierādīt, vai arī tev, varbūt tas piecīts viņam tiešām ir izdzīvošanas jautājums, varbūt viņš ir tik sūdīgs advokāts, ka neviens pie viņa neiet. Publicitāti vajag, vienkārši publicitāti vajag. Mēs jums to nu pat nodrošinājām, lūdzu. Nodrošinājām, jā, nu, bet labi, bet tu esi advokāts, un tad tu gribi, lai tautā runā. Varētu advokātu, vajag mums tā, jā, mums tā, jā, vajag advokātu. Paņems to kapeiku izsnieku Petersonu. Bet mēs vēl vienam cilvēkam nodrošināsim tūlīt publicitāti, un tas ir Gvido Oskars Grava, kurš ir izdomājis, ka viņš metīsies cīņā ar pašu Ilonu Masku. Jā, mums latviešiem netrūkst tā kā saka, dūši ir. Un iniciators, viņš ir parakstu vākšanai manabalsts.lv, kur viņš grib aizliegt Latvijā vai ierobežot X darbību, tātad sociālā tīkla X, ja to, ko cilvēki zina kā Twitter, un es to tik un tā saukšu par Twitter, man liekas, visu atliekto mūžu darbību. Nu, lūk, ko viņš saka? Viņš saka, ka dažādos ārvalstu ziņu mēdījos ir parādījusies informācija par X lomu atklātu dezinformāciju kampaņu organizēšanā un visādu melu izplatīšanā. Ja? Tātad to starp arī pats šis X īpašnieks, miljardieris Ilons Masks, ir tajā visā vainojams. Nu, atbildīgs, jā. Jā. Nu, tātad... no vienas puses kaut kāda sūda. Nu, Gvido es varētu savā ziņā sniegt kaut kādu atbalstu Gvido no tāda viedokļa, kas viņam piekrītu. Tas tā ir. Bet man šķiet, ka ņemt un atkal kaut ko ierobežot, tas atkal ir tādā skaistā Eiropas garā. Mums neko nevajag aizliegt un ierobežot. Mums vajag izglītot. Tas ir tas, kas mums pietrūkst. Mums vajag izglītot cilvēkus. Un, piemēram, es personīgi esmu tagad pasācis šajā Twitterī iet 2 reizes nedēļā. Tā vienkārši iet un tā vienkārši paskrolēt, paskatīt, kas ir, un es saprotu, tas nav vispār man domāts, un tas viss ir garlaicīgi, un es to visu jau tāpat zinu. Un viss ir kārtībā. Man tas sociālais tīkls netraucē, lai viņš eksistē, nav problēmas. Tur cilvēkam patīk ņemties, cepties un, kā saka, sev nervu galvas kutināt, lai viņi to dara. Tas ir. Jā, viņi var. Citējot Vārdnegūtu, izpis mēnesi debesīs, izpis barāks caurums. Tieši Vārdnegūtu citāts, ja nemaldos pat Elsberga tulkojumā. Bet ne par to es stāstu par to, ka
Tas bija man domāts, vai kam tas bija? Tas ir vispār visiem šitiem te, kuri cepās par visādām lietām, tur sagad viņi Twitteri vaino, tad viņi X vaino. Tad viņi kādā brīdī viņi izdomās, ka televizoru ražotāji ir vainīgi pie tā, ka eksistē tās Fox News vai vēl kaut kas, vai tur rāda kaut kādu krievu propagandu. Kas vēl varētu būt vainīgi? Mikrofonu ražotāji, mikrofonu ražotāji šūr sūdzam tiesā, jo tāpēc, ka viņi ir sūdu runā. Tieši tā, viņi ļauj, šie te mikrofoni ļauj izplatīties visādiem dezinformatoriem, tādiem kā Petersons un Eglīts. Vai ne? Labi, liekam mieru Gvido, liekam mieru advokātiem un Vonnegūtam. Runājot par virsrakstiem, te ir viens ļoti interesants kandidāts, man liekas, arī uz tādu labu kamēr sieva cīnās ar vēzi, vīrs OnlyFans iztērē $135,000 ASV. Tad viņš jau gatavojās tam, ka sieva aizies, viņš jau meklē sev jaunu, kā saka, pēc visādiem parametriem droši vien OnlyFans izmeklējas. Un tā, un paspējas iztērēt $135,000. Tas ir gandrīz tik viņš varēja bruņu mašīnu sētā uzlikt uz podestu. Jā, un sievai pateikt tas par to, kā es redzu, ka tu cīnies, es uzbūvēju tev piemineku. Bet forši tāds, jā, tāds ģimenes vērtības, vai ne, sieva, vēs, un sieva. Viss ir skaisti, un galvenais, kas interesanti ir, ka šādi, teiksim, tādi iekšēja lieta kaut kāda ģimeniski ir nonākusi līdz latviešu portālam, ja? Dzīves līkločos. Kāds ir vienkārši pamanījis šo un nopublicējis, man tas visvairāk sajūsmina, ka visādi šitādas lietas nāk ārā. Tā kā močiet vēl tālāk, jo mums interesē Eglīti. Man vienmēr patīk mašīnu tulkojumu, un tā kā tagad es te redzēju cepienu, kur tām filmām, ka tie AI, ka ir ierunājis, mākslīgais intelekts, ka ir ierunājis, ka tas nav baudām. Toties baudām ir visādi raksti un reklāmas. Lux Express nejauši nosūta Igaunijas klientus erotiskā braucienā uz Rīgu. Ļaudis smējas, ko viņiem darīt? Tieši tā. Lux Express iedavuši ir krievalodīgai auditorijai domāto reklāmu kaut kādiem tulkotājiem. Tie ir noteikti iedavuši kaut kādā tur vienkārši iemetuši kaut kur. Bet te vairāk ir, es domāju, te neviens aparāts nav tik stulbs, lai aeroportu iztulkot kā aeroportu. Aeroporti, jā, komforti, tā reklāmā biļetes no tik un tik. Lux Express komfortabli Rīgas aeroportā. Tur vienkārši cilvēks kā kļūda noteikti pārrakstoties. Tagad nav neviena klavieta klāta, un A nav mums blakus uz klavietes. A un kas N? N un A? Nē, aeroports. Aeroport. Nav galīgi, jā. Jā, nav galīgi, ok. Tik un tā. Bet katrā gadījumā tas ir jautri, jā. Aeroports, Rīgas aeroports. Es arī biju. Off-topics, es biju Rīgas aeroportā, es dabūju savu powerbanku atpakaļ. Aeroports atdevā. Aeroports ir labs aeroports. Es gan samaksāju 10 par to, ka viņi tur turēja to. Ok. Laižam uz Talsiem. Tals autoostā. Intars Busuls feeling relaxed at Tals autoost. Intars Busuls iet izklaidēties uz Tals autoost. Un ko viņš dara? Viņš ar saviem grupas biedriem. Bērnības draugiem. Klases biedriem un bērnības draugiem. Klases bērnības draugs sētas puikas. Uzstājas selfie, jā. Un rakstā, mēs kārtīgi lauku puiši, sveicam savus meitenes starptautiskajā lauku sieviešu dienā. Jūs esat mūsu iedvesma un dzinējspēks. Vienkārši, es domāju, klusējot varam pavērot kompāniju. Tava rīta kafija, tava brīvdienā. Galvenais, ka starptautiskajā lauku sieviešu diena. Tas nozīmē, ka lauku sievietēm ir sava diena. Jā, un tagad ir, un te ir vismaz divu veidu šitie woke kultūras pārstāvji jau var sākt cepties, jau sākt rakstīt ziņojumus. Kāpēc tiek dalīts lauku sievietes? Tā tad ir nelauku sievietes, jā, tā tad ir kaut kā lauku sievietes tiek tā kā pazeminātas, vai kas tikai... Tieši paaugstināts, viņām ir savu diena. Vai ne, citām sievietēm nav. Kāpēc nav pilsētas sievietēm, kur ir... jo tad, kad ir starptautiskā sieviešu diena, tas nozīmē, ka visām sievietēm, tad lauku sieviešu diena ir vēl. Viņas divreiz svin, viņas iedomājās.
Un tad vēl, es domāju, nav kaut kāda starptautiskā bomžu vai stācijas dzērāja aizsardzības aģenta. Tu nevar teikt bomžu, tas ir slikts vārds. Jāsaka, cilvēks bez noteiktas dzīves vietas. Nu, tas jau arī ir, no turienes jau arī bomži ir cēlies. Jā, bet tu nevari, tas ir tāds, redz, un latviešu valodā, piemēram, man Twitterī toreiz aizrādīja ļoti asi, ka es lietoju šādu apzīmējumu par cilvēku bomžs. Nu, labi, viņš ir brīvmākslinieks, jā, nevar zināt. Viņš ir iedvesmas avots Brektas murāļiem. Cilvēks ar caurumiem biksēs. Jā, vai ne? Nu, lūk, tā kā arī šāda veiča aizstāvība varētu kaut kā, es domāju, kā noteikti kāds jau ir aizdomājies, sāksim no partijas progre, tālāk neteikšu. Viņi varētu jau aizdomāties, ka vai tik Busulis neņirgājās par zināmu kontingentu, vai tik Busulis kaut kādā veidā neizsmeja. Vai kā tā. Nu, redz, cik daudz vienkārši Busulis ar vīriem nobildējās, un redz, cik daudz Eglītim un Petersona radās jautājumu. Šajā nedēļā, braucot automašīnā, uzslēdzu rādio, un man iespēlējās grupas Vēstulēs tāda dziesma, ko viņi ir palaiduši gaisā ar nosaukumu Par ko. Un tie ir tie jaunieši, kas Eirovīzijā trāpīja pusfinālā. Viņi bija liels pārsteigums. Es pareizi atceros, viņi pat vēl skolā laikam iet tad puisis un dāma. Un lūk, un pagājušajā nedēļā mēs atkal no viņiem dzirdējām, un jāsaka, dziesma ir tiešām pat tāda pavelka, paķer. Jā, ļoti interesanti, arī labs teksts ir. Jā, tā kā iesaku tie, kur vēl nav paklausījušies Vēstulēs, dziesmu Par ko. Forši. Nu, es par klausām vēl nākamreiz kaut ko pastāstīšu. Es te kaut ko esmu klausījies, kaut ko neesmu. Ja par mūziku biju melomaniakos, un mums šajā reizē kapteinis bija apslimis. Tāpēc jūs bijat pēdējie? Nē, mēs palikām trešie. Mēs viens tas nozīmē, ka jums jātiek vaļā no kapteiņa ir. Jums ir labāk rezultāti mēs. Tu īsti tagad klāvs met tev. Ne klāva, tas pie manis. Mēs taisīsim savu komandu. Jā, ar Blackjack and Hookers, vai ne? Bet, un mums vēl viens, bet mums bija tāda, Latvijas underground, tādi grandi, Uldis Rudaks un Dāmbis, tas kurš vaibats, Gimos, tā kā. Bet tas jau neko neglāba situāciju atbildēt, kas ir dzērājis šlāgeris, atpazīt kaut kādu hip-hop 2020. gadus. Tas mums galīgi nepalīdzēs šis zvaigžņu sastāvs, jo mēs visu apmēram vienu to pašu klausamies. Tiešām vajag ļoti dažādu paudžu tur. Uzaicini kādu saviem banku augstskolas studentiem, kādu nākamā. Jā, vai labi doma, jā. Dažas skatāmās lietas turpinājumā. Noskatījos slaveno filmu Vilki, Wolfs ar Bredu Pittu un Džordžu Klūnī galvenajās lomās. Abi vīri mērās krāniņiem ekrānā, kurš ir krūtāks problēmu risinātājs. Viņi abi ir tie čaļi, kas risina problēmas, tādas problēmas, ja tu, piemēram, esi politiķis, ja tu esi pamodies gultā ar pliku prostitūtu, vīriešu dzimtas, un tu pats esi vīrietis, kaut kā tā, ja, tad vēl atklājās, ka tev tumbačkā tur blakus mētājās kaut kāda galva nogriezta, un tur kokaīna kalns, un tu saprot, ka galīgā dirsāvi no vakardienas neko neatceries, tad tu zvani Pitam vai Klūnijam, un viņi brauc un risina tavas problēmas. Filma Wolfs ir apmēram par to pašu. It kā jau nav slikti, visi darbība vienas nakts garumā, ir diezgan jāstrīd dialogi, ir diezgan tādu vienu otru, viņi tur viens otru visādi tur paķer, un vēl kaut kā, it kā skatās forši, bet baigi garlaicīgi, un tev ir tāds jautājums, nafigā, mums ir tādas lieliskas lietas, kā Ocean Banda, visas tur tās sērijas, kur šie čaļi izpaužās uz nevēdu. Šis te kopdarbs tāds, tāds švaks kopdarbīgs izskatās tāds, kā ienāc pat prātā, ka ja mēs ar Petersonu satiekamies, un tur mēs parasti piedzeramies dzīvē, tad šie čaļi, kad satiekās, viņi ne tikai piedzerās, viņi pa starpā vēl pamanās uzfilmēt filmu, kaut kāds tāds iznākums Wolfs. Katrā gadījumā, vienu vakaru garumā, dažu alu garumā mierīgi var šo filmu noskatīties.
šī bija pati aprunātākā filma pasaulē, visi par to vien runāja, visgaidītākais turpinājums beidzot ir ārā. Apmēram tā padomāja platformas filmētāji un uzfilmēja otro filmu. Atgādina, ka platforma ir tā jocīgā filma, kur darbība notiek vertikālā cietumā, kur augšējie ēd cik grib, apakšējie to, kas paliek pāri, un jo zemāk tā platforma ar ēdienu brauc pa tev cietumu uz leju, jo tur mazāk pārtiks iet, un tas viss noved, protams, pie kaut kādiem dienasčās vardarbības, asins izliešanās, kanibālismu un visā pārējām jaukajām lietām, pie kā noved dzīve noslēgtā sabiedrībā ar sūdīgu barošanu. Nu, lūk, un kāpēc platformai vajadzēja otru filmu, nav ne jausmas. Hipsteri jau mēģina atrast visādas alūzijas, alegorijas, tur savilkt ar bībeles sižetiem kopā un kaut ko, bet vienkārši skatīties to ir diezgan garlaicīgi, jo 1:1 ir tieši tas pats, kas pirmajā filmā. Ja pirmā filma vismaz bija tāds, šī tāds koncepts vēl nav redzēts, tad otra filma ir tāds visu laiku, nu jā, šito es redzēju otrajā filmā, ne, to es redzēju pirmajā filmā, nu nafigā man uz to skatīties, un tieši tā, nafigā man uz to skatīties, tā kā neskatieties, es jūs vietā to noskatījos, jums nav obligāti. Viena no foršākajām filmām, ko ilgi nespēja noskatīties, ir Longlegs. Nevis tāpēc, ka viņi būtu kaut kā tāda garlaicīga vai kā, bet vienkārši tā atmosfēra galīgi neatbilst vasarai. Longlegs tas ir par sēriju veidu slepkavībām, par dīvainiem neatrisinātiem noziegumiem. Tas ir true crime stils un, var sakot, tur vēl klāt nāk kaut kāds bišķīt tāds satanismu devs un tāds, nepatīkams skati. Ļoti atmosfēriski safilmēta, ļoti tāda, kā lai saka, tāda ievelkoša, tāda lēna, mierīga, bet visu laiku tas draudīgums tāds, tā kā tikai tev pakausī pistoles gals būtu, ja tikai tur vēl pa visādiem psihopātiem, kur slepkavo cilvēkus. Tā kā Longlegs ir viena iesakāma filma tumšajos rudens vakaros. Mēs jau ar Eglīti ļoti, ļoti priecāsimies. Ja jūs nospiedīsiet laiku un piespiedīsiet to subscribe pogu YouTube, visi tie, kas nezina, par ko mēs runājam, jums ir jāpārslēdzās no televizora uz internetu, jāiet YouTube un jāatrod šovs 8 tur, un tur notiek tā īstā ballīte. Ja? Tur ir zem video, ir visādi komentāri, jūs tur varat izplosīties kārtīgi droši rakstiet visu savas domas, pārdomas, viss, kas uz sirds, mēs Reglīti nolaidīsim tvaigi kā Kašprovski. 14. novembrī Splendid Palace Rīga skatuve tiks atkal piepildīta ar neražu stāstiem, un mēs visus jūs aicinām arī apmeklēt šo pasākumu 14. novembrī. Šovs 8 organizē kārtējo Fuck Up Nights Rīga. Tā kā ļoti, ļoti laipni gaidīti. Lūk, no savas puses pateikšu, turieties. Neesat Andrejs Upītis, nedalieties divās daļās. Tas arī būtu viss mans novēlējums. Mēs pēc nedēļas būsim klāt, un jūs arī. Un mēs atkal varēsim kādu stundiņu pavadīt labi laiku kopā.